Esmu sveicināti. Reikā tagad jocīgi sanāk, tā kā tu teici, kad tad, kad mums ir slikti, mums baigi ātri aizmirstās, kad mums sāk palikt labi, kas tad īsti bija slikti. Es te sēdēju, tagad tu rakstīji savu sarakstu, un es īsti nevarēju atcerēties, kas tad īsti bija slikti. Man ir 41 gads, es dzīvoju īrijā, es vispār esmu medmāsa un darbojos veselīga uztura speciālistu jomā. Un cilvēkiem varbūt uzreiz rodās jautājums, nu, redz, kā tu tāda gudra tajā sfērā, bet nevari sev palīdzēt. Es īstenībā Sanitu satiku tajā brīdī, kad es jau biju izgājusi jau visādus dakterus, es biju pie urologiem, es biju pie endokrinologiem, man bija sākta hormonu aizvietošanas terapija, jo, nu, man tur ir nedaudz arī tāds medicīnisks backgrounds, un es tur neiedziļināšos, un tas man palīdzēja, bet tās sajūtas bija tādas, ka varētu būt vēl labāk, jo man ļoti reiba galva, man ļoti sāpēja galva, un man bija hronisks nogurums. Un it kā ar visiem tiem hormoniem man palika labāk, bet tad notika tāds moments, kad es nejauši satiku Sanitu, un es domāju, forši, mēs varētu patīrīties, un es sāku detoks programmu. Es īsti tagad Sanitiņu neatcerēšos, kas tur īsti bija labāk. Es zinu, ka noteikti bija enerģijas vairāk. Man bija ļoti problemātiska āda tieši uz galvas, un es arī nepaspēju uztaisīt bildes uz plakstiņiem. Man bija sākusies egzēma tieši uz hormonāla fona. Jā, kur var redzēt, bija šeit man noplēsts, viss arī te bija, es tur arī vēl nepaspēju uztaisīt bildes. Man ļoti, ļoti niezēja galvas āda. Un jā, tas nadziņš arī. Un tas bija tāds, man īstenībā visām ģimenes sievietēm ģimenē tā ir, ka mēs ar šo sēni dzīvojam jau ļoti, ļoti sen, un es pat viņai tā nepievērsu uzmanību līdz brīdim, kad bija jāuztais bildes, kaut kādas salīdzināšanas bildes, es viņu vienkārši nobildēju tāpat vien, un es biju aizgājusi pie sava nagu speciālista, un viņa taisīja man nagus, un viņa saka, pasies, kāds tev smuks nags? Es domāju, vai tiešām? Un, jā, no egzēmas es esmu atvadījusies, galva man sāp, nu, tikai tad, kad, protams, citreiz mainās tur spiedīgs laiks un līst lietas, bet galvas sāpes man vairāk nav. Tieši par hormonālo sistēmu es varu minēt to bataino galvu, jā, es pati vadu 2 biznesus, strādāju vēl algotā darbā, man ir ļoti daudz jādomā un ļoti daudz jārunā ar cilvēkiem. Es varu noteikti teikt, ka šo 2 tīrīšanās posmu laikā man ir uzlabojusies tā kognitīvā domāšana. Es varu ļoti ātri spriest, es varu ļoti ātri atbildēt, es varu ļoti ātri domāt. Man nav vairs šīs tostīšanās, ja, kad man ar cilvēku ir jārunā, un kad man arī angliski ir jārunā, un tad man tajā brīdī ir latviskā domāšana, ārā nāk angliski, un tad tu tur tā kā šaubies. Bet, jā, kopumā es jūtos daudz labāk, man varbūt negāja tik viegli, tā kā Sanita saka, man joprojām nav viegli. Es gaidu tagad tās 3 nedēļas, kad es varu tagad atkopties, un ko es vēl gribu minēt cilvēkiem, kad ne jau tikai tas, kad mēs lietojam kapsulas un lietojam vitamīnus, ka tas mums palīdzēs, mums ir jāiegulda sevī darbs, jā, tas pats, kas šīs atskaitas klades un viss. Jo, ja mēs sevī darbu neieguldīsim, tad nekāda rezultāta jau arī nebūs. Tā es ceru, ka es visu pateicu. Jā, paldies. Es varbūt uzsveršu to, ka Martai bija galvas sāpes ļoti biežas tieši uz šā hormonālā fona, kad bija hormonālais disbalans. Un ko es vēl gribēju pieminēt, varbūt es nezinu, sievietes, kas manī klausās, man bija tāds kārtīgs perimenopauzes tāds simptoms, šis ļoti aktīvais urīnpūslis, ko īsti doktori negribēja atzīt manā vecumā, ja, jo 41. gadā teikt, ka perimenopauze ir jau tāda diezgan aktīva, urīnpūslis ir arī viens no tiem, kas liek par sevi manīt. Tā kā tas arī no tā es esmu pilnībā atvadījusies, ja, man nav vairs šīs naktīs celšanās iešanas uz toleti, kad man sāp un es čurāju, un arī miegs man ir uzlabojies, es guļu daudz labāk, es neceļos pa nakti, nu, varbūt tur reizi aiziet uz toleti, bet jā, noteikti.